Pirmdiena Džilindžers, G-Spot, mērs pret mēru. Turpinām. Partijas Latvija pirmajā vietā Rīgas mēra amata kandidāts Ainārs Šlesers. Sveiks, Ainār! Čau! Nu, klausies, kā saka, viens nav karotājs un parunājam par komandas soliņu. Kas ir tie cilvēki, kas veido tavu komandu un nākamie numuri pēc tevis Rīgas pašvaldības vēlēšanās? Nu, sarakstu es publicēšu pēc kāda mēneša apmēram, tad, kad mēs iesniegsim sarakstus. Bet tas, ko es vēlos pateikt, kad es komandu esmu veidojis pēc principa, lai tur būtu dažādi cilvēki ar dažādām pieredzēm, bet būtisks uzsvars arī tiks likts uz ekonomiku tieši. Varu apstiprināt, ka ar 3. numuru sarakstā būs cilvēks, kas ir strādājis ļoti ilgi saistībā ar tieši investīciju piesaisti, vai ne? Būs uzņēmēji, kas konkrēti nodarbojas gan medicīnas jomā, gan arī citās jomās. Protams, būs arī, piemēram, skolu direktori būs sarakstā. Būs sarakstā cilvēki, kas ir saistīti ar kultūru, ja? Ļoti plaši, tā, lai varētu izvēlēties, jo vēlētāji jau ir dažādi. Ja? Vieni balso par uzņēmējiem, citi par kultūras darbiniekiem, bet kopumā tas piedāvājums būs ļoti jaudīgs. Tas, ko es varu arī apstiprināt, ka sarakstā būs ļoti daudz arī Latvijas pilsoņi, kuriem dzimtā valoda ir krievu, jo, ja es runāju par sabiedrības saliedēšanu, man ir svarīgi parādīt, ka es to daru ar piemēru un piedāvājot sarakstā cilvēkus, kuri iepriekš ir bijuši arī citās partijās, un viņi tagad ir atnākuši pie manis. Tas parāda to, ka es gribu saliedēt, ja tam sarakstam jābūt tādam, lai viņš būtu gana labs gan tiem, kam dzimtā valoda ir latviešu, gan tiem, kam krievu, jo tās jau ir tās divas grupas vislielākās, ka Latvijas pilsoņi, bet valodas atšķirība ir starp latviešu un krievu. Un es gribētu tiešām, lai cilvēki redz, ka tā saliedēšana ir iespējama, un es tādu komandu arī gribu piedāvāt. Bet par uzvārdiem es domāju, ka mums vēl būs iespēja tevi runāt, tad tu būsi viens no pirmajiem, kas to uzzinās, vēl pirms es par to informēšu sabiedrību, jo šodien es neesmu pat savus tuvākos vēl informējis, jo labā ziņa ir tāda, ka sarakstā būs 63 cilvēki, un man šodien nav vairs iespēja visus cilvēkus, kuri piekrituši būt sarakstā, iekļaut sarakstā. Jo ļoti bieži sanāk tā, kad atrod dažus līderus un tālāk mēģina statistus salikt kopā. Man sarakstā katrs cilvēks, kas būs iekļauts, viņš nāk ar savu pienesumu. Tātad viņš nāk arī 63. Arī 63. Jā. Un tur patreiz notiek cīņa, kurus cilvēkus vispār likt sarakstā un kurus nelikt. Un man nāksies pieņemt lēmumu, kuram es saku jā un kuram es, diemžēl, saku nē. Ne tāpēc, ka viņš ir slikts, bet tāpēc, ka vairāk vietu sarakstā nav. Protams, es apzinos, ka tu nevari pilnīgi, ka katrs netiks ievēlēts, bet ja mēs ejam, mūsu mērķis ir 51%, tad mums jāparāda, ka saraksts ir jaudīgs. Un tas būs arī pārsteigums, ja mūsu saraksts būs pietiekoši jaudīgs. 63 tas ir, skaidrs tā kā. 60 vietas plus 3 teorētiski, ja viena partija... Vai arī vairāk būt? Nē, 63 tas ir maksimums. Tas ir maksimums jebkuram, nemaz vairāk nedrīkst būt, ja? Jo 60 deputāti ir tie, kas tiek ievēlēti Rīgā, un 3 ir rezervē. Teorētiski, ja pēkšņi viena partija uzvar, un viņiem ir 60 deputāti, un kaut kas notiek, aiziet, piemēram, kāds mūžībā, tad 3 vēl rezervisti ir palikuši. Tāpat tās arī Saeimas vēlēšanās ir nevis 100, bet katrā sarakstā, man šķiet, ir vēl kā 3 cilvēki papildus tiek iekļauti. Ļoti noslēpumaini. Nevienu uzvārdu nenosauks. Es nesaukšu. Patreiz ir zināms mēra amata kandidāts Šlesers. Pārējie būs cilvēki, kas ir gana jaudīgi. To, ko es publiski esmu teicis, ka ar 2. numuru būs Andrejs Klementjevs, tas, kas ir bijis politikā ilgstoši. Viņš ir strādājis Saeimas prezidijā, viņš ir augsta līmeņa speciālists sociālos jautājumos, kā es saku.
kādam ir jānodrošina ienākumu un kādam jādomā par izdevumiem, kā tos ienākumus labāk sadalīt. Sociālā sfēra, pensionāri, bērni un citas jomas ir ārkārtīgi svarīgas, bet viņš būs sarakstā ar 2. numuru. Labi, 3. numuru mēģināšu uzminēt. Tā kā tu teici, cilvēks, kas bija saistīts ar investīcijām, es pieņemu, ka tas varētu būt bijušais LIA direktors Andris Ozols. Tev ir taisnība, Andris Ozols būs ar 3. numuru, jā. Tanks! Viņš 15 gadus vadījis aģentūru, es viņu personīgi pazīstu, jo tā galvenā lieta ir tāda, ka man ir nepieciešams nevis tikai vārdos teikt, ka mēs strādāsim, bet sistemātiski. Tas nozīmē, ka mēs cieši sadarbosimies ar visām vēstniecībām, ar Latvijas vēstniecībām ārzemēs, ar ārzemju vēstniecībām, kas ir Latvijā, ar visdažādākām starptautiskām organizācijām, un kādam tas būs jākoordinē. Un Andris tam piekrita, man ir gandarījums, ka viņš būs komandā, jo apmēram tā, ka es varu izlasīt 10 grāmatas par medicīnu, bet es nekļūšu labs ķirurgs tikai ar to, ka es esmu iepazinies ar šo konkrēto tēmu. Un Andris ir tas, kurš ļoti ātri varēs nodrošināt. Mēs gribam veidot labas attiecības ar ASV, piesaistīt investīcijas. Mēs gribam ar Emirātiem strādāt jaudīgi. Mēs gribam strādāt ar Ķīnu, mēs gribam ar Eiropas valstīm. Principā ar visas pasaules valstīm, bet nevis veidojot un dublējot kaut kādu milzīgu organizāciju, kas maksās ļoti daudz, bet ļoti viegla, kurā principā strādās tikai daži cilvēki, bet mēs strādāsim patiešo, mēs iedarbināsim visas mūsu vēstniecības, mēs aicināsim mūsu vēstniekus, kas ir ārzemēs pārstāv Latviju, strādāt, lai nodrošinātu lielākas investīcijas, bet mēs dosim skaidru darba uzdevumu, jo šodien mūsu vēstniecības ir kā tādi dārgi Rolls-Royce, ļoti bieži viņi stāv un viņiem valdība nemaz nepasaka, kas ir vajadzīgs. Ja mēs nodefinēsim, kas mums ir vajadzīgs Amerikā, kas ir Emirātos, kas ir Ķīnā, kas ir Japānā, kas ir Francijā, Vācijā, mēs strādāsim mērķtiecīgi. Līdz ar to tā ir vietā, lai mēs radītu milzīgu birokrātisku aparātu, mēs principā izmantosim tās institūcijas, kuras šodien ir izveidotas un kuru pienākums ir darīt tieši to, kas interesē mūs, piesaistīt investīcijas un veicināt Latvijas preču noietu un pakalpojumu noietu ārzemēs. Labi. Andris Ozols izklausās jaudīgi. Viņš ir piekritis, ja? Tur jau viss. Jā, viņš ir piekritis, viņš startēs ar 3. numuru. Labi, tā ir laba ziņa. Ejam tālāk. Tas, kas mani mulsina, ir kādā veidā tiek ievēlēts, piemēram, Rīgas pašvaldības izpilddirektors kaut kādā atsevišķā konkursā. Tas ir, tā doma ir tāda, lai pieskatītu. Nē, es pateikšu tā. Tur nevajag kaut ko mainīt. Tas ir vēlreiz. Ja man būs vairākums, vienam pašam vai kopā ar partneriem man būs stabils vairākums, mēs mainīsim kārtību, es atteikšos no daudziem konkursiem. Mani neapmierina, mēs nomainīsim reglamentus, jo ir pilnīgi muļķīgi. Jā. Tātad, piemēram, mērs paraksta rīkojumu par kaut kādas konkursu komisijas izveidu. Konkursu komisija izvēlās kādu cilvēku, un tas cilvēks strādā tik neatkarīgi, ka tas mērs saka, es neko nezinu. Ja? Un viņš savāra mēslus, un mērs saka, es neesmu atbildīgs. Tā tas nevar būt. Manā programmā Latvija pirmajā vietā viens no punktiem būs tāds, ka Rīgas mērs atbildēs par visiem darbiem, gan labajiem, gan sliktajiem. Ja manā pāraudzībā, pakļautībā kāds strādās slikti, es nesīšu tiešu un netiešu politisku atbildību. Es neslēpšos aiz kaut kādiem ierēģiem, aiz citiem, jo mēra uzdevums ir vai nu ir Rīgā saimnieks vai saimnieka nav. Un ja kāds strādā slikti, viņš ir jānomaina. Ja kāds strādā labi, lūdzu, izmaksāsim prēmiju. Tur jābūt pātagas un burkāna principam, lai katrs saprastu, ka par labu vai sliktu darbu būs attiecīgs rezultāts. Un līdz ar to es negribu kaut kādas ierēģņu komisijas, es aicināšu, piemēram, politiskā līmenī pieņemt lēmumus, jo, piemēram, ļoti bieži notiek konkursi. Piemēram, bija ar Latvijas banku viss tas bardaks, jā. Daudzi nemaz negrib nākt uz tādiem konkursiem pieteikties, jo kas var nākt ļoti bieži? Ir kādi cilvēki, kas ir bezdarbnieki. Bijušais, bet nevar atrast darbu, viņš nāk. Cilvēks, kas vada, piemēram, uzņēmumu, ir privāti uzņēmumi, ir arī valsts uzņēmumi, ir dažādi uzņēmumi.
Ja es redzu, ka tajā nozarē mums ir vajadzīgs speciālists, es pats personīgi esmu gatavs uzrunāt konkrētos cilvēkus, profesionālus menedžerus, kas vada nopietnus uzņēmumus un piedāvāt viņiem darbu bez jebkāda konkursa. Bet tad formāli doma ir, lai balso, lai doma apstiprina. Gala rezultātā politiskais lēmums jau būs atbilstoši likumdošanai, bet es neslēpšos ap neskaitāmām komisijām, kuras izvēlēsies labāko. Piedodiet, tie ir ierēģi. Ja? Ierēģi nevar izvēlēties labāko, jo viņus pašus ir pieņēmuši, un viņi ļoti bieži tad staigā saka tā, ko tur tas ministrs, jeb premjers, jeb mērs tur īsti grib. Un tad beigās viņi formāli pieņem, bet tāpatās tas ir kulāros saskaņos. Jābeidz šī māžošanās. Mērs ir tas, kas saka, virzam šos cilvēkus. Vienlaicīgi būs arī, piemēram, kaut kā, ja kāds no kolēģiem teiks, ir labs kandidāts, kuru mēs varam uzrunāt. Piemēram, mani tuvākie partneri būs LDDK un LTRK, Tirdzniecības rūpniecības kamera un darba devēja konfederācija. Es skaidri varu pateikt, ja mums, piemēram, vajadzēs mainīt kādu nopietnu amatpersonu, tad es ar viņiem konsultēšos. Tie būs mani tuvākie konsultanti. Es esmu viņiem to teicis, viņi atbalsta šāda veida sadarbību, ja vismaz nekāda iebilduma nebija izteikti, jo mērķis ir dabūt labākos. Un tad jautājums, kur es meklēšu? Es viņiem arī prasīšu, vai gadījumā nav starp kādu uzņēmumu vadītājiem cilvēks, kuram mēs varētu piedāvāt tādu un tādu amatu. Šādi jābūt, nevar atslēgas amatos likt cilvēkus bez jebkādas pieredzes. Kā es saku, cilvēks, kas dzīvē nav pārdevis nevienu putekļu sūcēju, atbildēs par investīciju piesaisti, par uzņēmuma vadību. Tā tas nevar būt. Tā ir klasika putekļu sūcējs. Labi, bet tas jau nav Rīgas pašvaldības kompetence, šī konkursa rīkošana. Te ir jāmaina jau kaut kādā valdības līmenī. Nē, tie ir nolikumi, kas ir tā pašā Rīgas domē. Mēs nomainīsim nolikumus. Jā, protams. Bet, protams, ja Rīgas valdība neapstiprina nevienu amatpersonu Rīgas jā, bet kaut kādus nosacījumus par konkursu izveidi, par izpildu direktoru. Nē, mēs skaidri nodefinēsim, bet ir viena lieta. Organizēt konkursu, jeb lūgt vienkārši pieteikties, izvirzīt cilvēkus un iespējams jāpierunā viņu, lai viņš pamestu vienu amatu un nāktu. Nevis konkursu kārtībā piesakās bezdarbinieki, kas visi grib dabūt darbu, vai ne, un nāk no tiem, kas jau kaut kur domē strādā. Iespējams jāņem cilvēks no malas. Un ja mēs redzēsim, ka ir tāds cilvēks tirgu pieejams, varbūt pat jāvienojas un viņam būs jāmaksā vairāk. Bet tur tā maksāšana būs tā, ir pamata alga un tad izejot no sasniegtā rezultāta. Un tā tas privātā biznesā notiek. Jo nav jābaidās no lieliem izdevumiem, ir jābaidās no maziem ienākumiem. Nav problēmas. Šito mēs pierakstam. Jā, nav problēmas, ja cilvēkam tu maksā daudz, ja viņš nopelna priekš tevis vēl vairāk. Ir cita lieta mums valstī, ir augsta alga un totāli zaudējumi. Ja? Es par to nerunāju. Es runāju tagad par profesionāļiem. Piemēram, tagad arī mēs runājam par māju siltināšanu, kas Rīgā praktiski ir izgāzusies visu šo 30 gadu laikā. Ko es gribu? Es gribu, piemēram, ņemt kvartālus. Vai tas ir Purciems, vai tas ir Ķengaraks, vai tā ir Bolderāja, vai varbūt vairākās vietās. Piemēram, mēs sakam tā, te ir vesels kvartāls, tur ir 10 mājas un vairāk iekšpagalmi, nevis viens, jā. Tur ir ceļi. Mēs gribam veikt milzīgu renovāciju visam šim kvartālam. Mēs uztaisam to kā vienu projektu. Protams, tur būs nianses, ir vienošanās ar iedzīvotājiem, bet es pieļauju, ka mēs šo vienošanos panāksim, ja mēs piedāvāsim ļoti labus nosacījumus, jo runājot ar bankām, piesaistot finanšu resursus, mums vajadzēs palīdzēt nomenedžēt projektu, jo ļoti bieži tā izstrādāt projektu vienu vai 10 projektus, ja, ir vieglāk vienu izstrādāt. Viens liels, nevis 10 mazi, jo menedžments prasa milzīgas izmaksas. Un tad, kad tas projekts ir izstrādāts, tad mēs taisam konkursu uz visu kopā un mēs dabūsim labāko cenu. Jo vienai kompānijai ir vieglāk, piemēram, renovēt un siltināt 10 mājas nekā vienu. Jo nolikt vienu ceļamkrānu, atvest vienu brigādi, vienlaicīgi veikt vairākus darbus un tā tālāk. Tas būs jādara. Kas to var menedžēt? Es varu pateikt uzreiz. Rīgas domē un Rīgas domes struktūrās tādu cilvēku nav. Šādus cilvēkus man nāksies piesaistīt no ārpus, no privātā biznesa, kas spēs strādāt un palīdzēt vienoties ar bankām, ar starptautiskām bankām, ar Altumu, sasiet kopā. Tur ir vajadzīgi profesionāli menedžeri, kas šāda veida projektus varbūt citā jomā jau ir realizējuši. Tad, ar vārdiem runājot, nauda nāks no bankām?
Ne, ja mēs runājam par siltināšanu, šādiem 10 māju projektiem. Piemēram, par 10 māju, ja būs pieejami fondi, mēs to izmantosim, bet biznesa modelis ir ārkārtīgi vienkāršs. Ja cilvēki piekrīt māju renovācijai, siltināšanai, tur logu nomaiņai un viss attiecīgi tur arī nomainīt arī, piemēram, komunikāciju, nomainīt caurules un daudz ko citu atkarībā no konkrēta objekta. Arī savest pagalmus kārtībā. Jā, visu kopā, jā. Tur ir jāsaprot, cik tas viss maksā. Tad, kad ir zināms cipars, jā, tad būs nepieciešams ap banku. Tā kā Dome būs partners šajā projektā, mēs teiksim tā. Parasti, ja nāk, piemēram, viena māja un saka, mēs te gribam kaut ko renovēt, jā, viņi iedod kaut kādu īstermiņa kredītu, kas nav nemaz tik labs. Mēs mēģināsim vienoties, piemēram, par kredītu uz 10, 15 gadiem, bet doma ir tāda, ka, jo caur siltināšanu mēs ietaupīsim līdzekļus izmaksām, apkure, vai ne? Apkure, tas, kas ir ziemā apēd ļoti daudz. Un mēs mēģināsim to visu izstiept tādā veidā, lai pirmajos gados, principā, cilvēki justu ļoti maz. Un beigās, lai tā ietaupītā nauda, ko mēs ietaupam, nemaksājot vienkārši par to, kad mēs kurinam mājas un tas siltums aiziet pa logu, tāpēc, ka tur tā siltināšana nekad nav bijusi, ka tas principā ir iegūms. Bet katrs objekts tiks izvērtēts atsevišķi, bet mēs skatīsimies, lai tas būtu pamatots, lai ir ilgtermiņa finansējums. Bez naudas tu neko nevar izdarīt, bet Rīgas doma ir tā institūcija, kas to var palīdzēt. Tā kā es esmu gatavs iesaistīties šajā procesā, bet tur būs vajadzīgi profesionāli menedžeri, kas šādus lielus projektus varēs realizēt. Bet kādā veidā izveidojas prioritātes, no kuras stūrīša tad mēs sāksim, kur būs tās 10 mājas? Praktiski katrā mikrorajonā šādu modeli mēs piedāvāsim katrā mikrorajonā. Nebūs tā, ka mēs sākumā 10 un pēc 10 gadiem nākamās 10. Nē, 10 tur. Katrā mikrorajonā mēs izvēlamies kvartālu. Katrā, jā. Jo tam, tas var notikt paralēli. Vienkārši pareizi ir jāuzbūvē menedžments, līdz tam jānonāk, bet vienlaicīgi mērķis ir tik, cik tie mikrorajoni ir, lai katrā mikrorajonā ar kaut kādu tur intervālu varētu šāds projekts tikt realizēts. Ok, saprotu. Atgriežoties pie sarakstiem, attiecībā uz reģioniem, kādi jums ir kādas spilgtas personības un kur jums ir kaut kādas iestrādes? Mēs iegūsim pirmo vietu Rēzeknē, par to man šaubu nav, jo tie administratori, kas tagad pārvalda pilsētu, viņi dara visu, lai Bartaševičs atgrieztos, jo tā Bartaševičs tavējā partija? Nē, viņam ir sava partija kopā Latvijai, bet mēs taisīsim kopīgu listi, 2 partijas. Mēs deleģējam savus pārstāvjus, bet viņš būs mēra amata kandidāts. Viņam tur var pārmest, ko grib, bet principā to var pārmest katrai pašvaldībai, kurā ir šodien kaut kādas problēmas bijušas. Bet tur šobrīd vispār nav mēra, ja? Tur visi ir atlaisti un pilsētu pārvalda administratori, kuri nav ievēlēti, tauta viņus nezina, tauta nevar aiziet aprunāties, jo sevišķi mazākās pašvaldībās, ārpus Rīgas, ir tā, ka katrs zina, kas ir pagastvecis, kas ir mērs, pie kura var aiziet un izskatīt sirdi, ja ir problēmas. Šodien Rēzeknē ir vakums, neviens nesaprot, pie kā griezties tie rīdzinieki, kas tur ir ielikt amatā, ko valdība ir iecels, jo mērķis bija ļoti vienkārši, jā. Atlaist Bartaševiču, pārņemt varu Rēzeknē. To televīzijas debatēs pie Dombura pozīcijas pārstāvi atklāti arī pateica. Kā teica, piemēram, Burovs, viņš kā priekš kam atlaist un organizēt vēlēšanas, jo Bartaševičs atkal uzvarēs. Mēs atlaidīsim, pameklēsim vainas, kaut ko varbūt atradīsim, varbūt kādu vēl lietu ierosināsim, vai ne, mērķis bija pārņemt varu. Bet tas, ko viņi negaidīja, kad es nākšu palīgā, jo es redzēju, ka tā ir nelietība un ļoti, ļoti negodīga rīcība no varas puses. Ja nevar uzvarēt vēlēšanās, tad viņi gribēja pārņemt varu šādā veidā. Neizdevās, es tam pieslēdzos klāt, un mēs sākām debatēt par šīm lietām no Saeimas tribīnes, un tagad cilvēki Rēzeknē skatās, un viņi saka, mēs gaidām, ka mērs atgriež. Nevis nekas nenotiek, viss ir sliktāk. Viņi atlaiž daudzus cilvēkus no amatiem, neko nerisina. Principā ļoti nesaimnieciska rīcība notiek, un cilvēki vienkārši ir izmisumā. Es domāju, ka mēs tur varētu dabūt vismaz 70% Rēzeknē. Jā, pat.
Mēs cīnīsimies par 2. vietu Daugavpilī. Es saprotu, ka būs ļoti grūti uzvarēt Elksniņu, kas ir patreiz mērs. Ar Elksniņu jums nav koalīcija. Nē, viņš ir jaudīgs mērs. Bet mēs startējam Latviju 1. vietā un Latgales partiju kopā. Mūsu līderis ir Jānis Lāčpulēs, arī bijušais mērs. Un mēs gribam pacīnīties un iegūt jaudīgu 2. vietu, un tad noteikti skatīties, kas būs. Protams, mēs gribam arī uzvarēt. Lāčpulēs jau var tur kaut kādus sūdus sataisīt. Pašvaldībās katram ir ko pārmest, bet to cilvēku jau nav tik daudz. Protams, var notikt arī brīnums, mēs varam uzvarēt, bet es vienkārši skatos realistiski, ja 2. vieta Latgalē būtu pamatota, lai gan, kā es teicu, Lāčpulēs Jānis cīnīsies par uzvaru, es viņu atbalstīšu šajā cīņā, bet es vienmēr apzinos, ka šad tad ir ļoti grūti cīnīties pret esošo mēru, jo viņam ir milzīgs varas resursi un tā tālāk. Īpaši, ja viņš arī labi darbojas. Jā. Parasti. Un vēl viena lieta, piemēram, mums būs ļoti jaudīgs saraksts arī Jūrmalā. Patreiz Jūrmalas mērs ir Ritas Proģe, kas vairākus gadus vada pilsētu. Iepriekš bija Gads Truksnis, cik es saprotu, ka viņi startēs kopā vai atsevišķi vēl nezinu. Bet mēs piedāvāsim spēcīgu sarakstu, atkal tādu, kur būs gan latviešu uzvārdi, gan arī tie uzvārdi, cilvēkiem, kuriem dzimtā valoda ir krievu. Mēs piedāvāsim jaudīgu tādu sarakstu, un es domāju, ka mēs Jūrmalā viennozīmīgi varam pacīnīties par ļoti labu rezultātu. Bet kas jums būs spicē? Kurš ir tas jūsu mēram? To mēs apstiprināsim tuvākajā laikā, bet kopumā saraksts būs ļoti jaudīgs Jūrmalā. To es varu apstiprināt. Un principā arī citās pašvaldībās mēs liekam sarakstus, bet es ļoti apzinos, ka mazākās pašvaldībās ir grūti cīnīties pret esošo varu. Piemēram, tā kā es eju uz Rīgu pats, tad es zinu, es esmu tur bijis, es esmu bijis ministrs, es zinu, kā var pārņemt varu, kā ir iespējams vadīt pilsētu no pirmās dienas, ja man šī pieredze ir. Bet ja cilvēks nāk un kuram nav tāda tik liela biznesa pieredze un politiskā pieredze, tad, protams, cīnīties ar kādu no esošām varām ir daudz grūtāk. Man patreiz gan par Rīgu ir tā, ka man pat nekas daudz nav jādara, jo visās aptaujās es esmu vadošais, progresīvie metās virsū, viņiem ir viens programmas punkts pret Šlesaru. Viņi nestāst vispār, ko viņi darīs, kā viņi attīstīs pilsētu. Viņi skaidri, kritizē Šlesaru, bet vienlaicīgi viņi aizmirst pastāstīt, ka tieši viņu laikās visi bolti sāka darboties, visi šie migranti sabraukuši Rīgā, visi skatlogi tukši Rīgā, kamēr Staķis bija mērs un kamēr Kosovičs un visi pārējie darbojas. Klēnbergs. Tu zini, kas ir Klēnbergs? Lielākā daļa nemaz nezina, kas ir Klēnbergs. Viņš ir strādājis domē, bet cilvēks, kas nevienu darba vietu dzīvē nav radījis. Pa sociālajiem jautājumiem atbildēt ir ļoti patīkami, bet Rīgas mēram jādomā pirmkārt, kā pelnīt. Tērēt ir viegli, sākumā ir jānopelna, jāpiesaist tas viss. Līdz ar to progresīvie mani reklamē, Staķīs ir sataisījis rullīšus visādus, bet patiesībā tad, kad ir izvēle starp Šlesaru un Klēnbergu, tad daudz saka, labi, varbūt Šlesars nav, mans lielākais favorīts, bet Klēnbergu es nemaz nepazīstu. Tā kā tādā ziņā viņi, kad teikt, paldies viņiem par reklāmu. Viņiem ir kaut kādi augļi uzbrukot Šlesaram, jo viņiem ir otrais reitings. Jā, tāpēc, ka Staķis savā laikā LGBT karogu uzkarināja Rīgas domē, policija gribēja ņemt nost, viņš aizslēdza durvis. Labi, nav mums tik daudz geju un lesbiešu, lai tu varētu pateikt, ka tas ir šis segments. Es varu pateikt to, šis segments ir pietiekoši Rīgā liels, kas atbalsta šīs vērtības, un viņi mērķiecīgi, viņi izvēlējuši mēs pret Šlesaru, lai nomobilizētu visus savējos. Es gan būtu daudz priecīgāks, ja būtu debatas, kurās viņi stāstītu, kā viņi attīstīs ekonomiku, kā piesaistīs investīciju, kādas projekts realizēs, bet ja viņi nevar pastāstīt, principā, ka nav neviens projekts, ko viņi ir realizējuši, tad, protams, viņiem ir vieglāk būt pret Šlesaru, vai tas ir Klēnbergs, vai tas ir Kosovičs, vai kā cits, bet tas ir baigi ok. Labi, un Ventspilī? Tur bezcerīgi. Ventspilī mēs nestartēsim. Tur pat nav ko sākt.
Tur pat nav ko sākt. Kas saka, mēs atdodam Ventspili Lembergam, lai viņš turpina vadīt šo pilsētu, lai viņam veicās. Pat nesākat kaut kādus argumentus. Nē, mums lielajās vēlēšanās tur atbalsts ir bijis, un mums tagad mēs redzam arī aptaujās ir, bet redzi, pašvaldību līmenī tur ir kārtība. Kas ir pret Lembergu? Tiek kaut kādā veidā tiks pastumti malā, līdz ar to mēs sakam, dzīvojiet mierīgi, ja netērēsim resursus, ja viņš ir tik ilgi to pilsētu vadīs tieši vai netieši. Tagad tur, viņa partija, tā kā es novēlu Lembergam veiksmi, lai viņš turpina veiksmīgi tur darboties un attīstīt Ventspili. Labi, Liepājā? Liepājā mums būs jaudīga komanda, bet mēs arī apzināmies, ka mums nebūs viegli konkurēt ar Saska partiju, ar Vilnīša partijām, bet mēs gribam Liepājā nostartēt un dabūt 3. vietu. Tāds mums ir mērķis. Wow, jā. Tas ir augsts. Jā, mēs gribam 3. vietu dabūt Liepājā, lai mēs varētu strādāt, lai mēs varētu arī pēc tam sadarboties. Un es Uldi Sasku zinu pietiekoši labi, kad es biju satiksmes ministrs. To viņš arī labi atcerās. Tad, kad viņam nebija nekāds atbalsts no valdības, un Liepājas ostā, piemēram, bija jāpadziļina kuģu ceļš, bija jāizveido infrastruktūra, piemēram, moli, piestātnes, dzelzceļa infrastruktūra. Valdības pozīcija līdz tam laikam, kad es biju satiksmes ministrs, bija tāds, nevajag attīstīt Liepāju, tā nevienam nav vajadzīga tā osta, labāk attīstīsim tikai Ventspili un nedaudz Rīgu. Es teicu, ka mums ir 3 ostas un mēs atbalstīsim, un es izdarīju visu, lai 30 apmēram miljoni lati tajā laikā, mums vēl nebija eiro, tiktu piešķirti Liepājas pilsētai, kas tika novirzīta speciālai ekonomiskai zonai, un pateicoties šīm investīcijām, kas tika ieguldītas manā laikā un ar manu vistiešāko atbalstu, tas ir tas, kas palīdzēja Liepājas ostai pacelties. Un tagad, kad mēs redzam tos ciparus, ja es nebūtu investējis, Liepājas ostas šodien nebūtu bijis. Tā būtu industriālā zona, kurā kuģi nebūtu braukuši iekšā, bet pateicoties kuģa ceļa padziļināšanai un visas infrastruktūras izbūvēja, šodien Liepājas osta attīstās pietiekoši veiksmīgi. Es ceru, ka Uldis Sasks tur atgriezīsies, jo viņš bija reāls saimnieks. Tā pilsēta tomēr viņa laikā reāli attīstījās. Nē, es gribu izmantot iespēju arī paslāvēt Uldi Sasku, jo man personīgi patīk viņa darbības stils. Viņš gan nav mērs vairāk, viņš pagājis malā, bet viņš ļoti gudri un pareizi veidoja industriālo parku. Viņš piesaistīja daudz dāņu uzņēmumus, un tur ir ļoti daudz tādi nelieli investori, kas ražo ļoti daudz un dažādas preces, kuras, piemēram, tiek tālāk reeksportētas atpakaļ uz Vāciju, piemēram, Mercedes, BMW, ja es nemaldos. Tur nav tā zīme, bet viņi ražo ļoti specifiskas, piemēram, metāla apstrāde, tur ir labi attīstīta. Tā kā Uldis Sasks tiešām ir izdarījis labu darbu Liepājai. Es kā pārstāvs no citas partijas varu viņu uzslavēt. Varbūt vēl atgriezīsies. To es nezinu, kāda viņam plāni, bet patreiz viņa partijas pārstāvis vada pilsētu. Tāds jautājums šobrīd it kā aktuāls. Es neesmu no panikas cēlājiem un rīt uz pusdienlaiku Krievija uzbruks, bet mums ir daži histēriski personāži, ieskaitot Ģurģi Liepnieku, kuri tagad visus mobilizēs un tā tālāk. Jautājums ir tik un tā aktuāls, teiksim, patvērtņu ziņā. Jo, piemēram, es reāli dzīvoju Tērbatas ielā, ja pēkšņi sāk bombardēt, es nezinu, kur man jāiet, es paliku turpat uz vietas dzīvokli. Vai tev kā, ja tu būsi Rīgas mērs, tu pievērsīsies šim jautājumam, kaut kā risinās šo? Šis jautājums nav vienkārši, un es pateikšu, kāpēc. Tāpēc, ka būvējot jaunas mājas, mēs varam salikt tādas apgrūtinājumus, ka beigās tos dzīvokļus jaunajās mājās neviens nenopirks. Un vienlaicīgi vecajās mājās ir tikai pagrabi.
mēs varam tos pagrabus labi iekārtot, bet tu nevari pēkšņi to māju, zem mājas uztaisīt bumbu patverni, lai viņa būtu atbilstoši visiem augstiem standartiem. Es domāju, ka tur būs jāmeklē kompromiss, bet kopumā tas, ko es redzu, ja, ka jaunajās mājās, būvējot jaunās mājas, tomēr būs jāpiespiež būvēt pazemes autostāvvietas, kuras būs jāparīko, piemēram, ar to, lai tur būtu ūdens piegāde un toaletes. Kas ir bumbu patverni? Tas ir tas, kur cilvēks aiziet gadījumā, ja notiek tāda nelaime. Bet šīs pazemes autostāvvietas principā varētu būt visdrošākās vietas. Metro jau mums nav. Metro neviens neizraks. Ja, piemēram, Kijevā vienkārši metro ir, ja mums tāda metro nav un tā ir realitāte. Bet pazemes garāžas varētu būt tieši tas, ko jaunos projektos nevis taisīt bunkurus, jo privāti vienkārši atteiksies, un tad beigās sanāks tā, kad būvniecība apstāsies. Ja. Bet veidot tās mājas tā, lai šīs pazemes garāžas varētu tikt izmantotas arī, ja gadījumā pēkšņi ir kaut kāda X stunda. Lai gan man šķiet tas, kas notiek patreiz pasaulē, es ļoti daudz pēdējā laikā klausos dažādu žurnālistu vai viedokļu paudēju intervijas, kas nāk no Ukrainas. Piemēram, Gordons arī ir. Es klausos, ko viņš saka. Ļoti bieži viņš kļūdās, bet ir lietas, kuras ir interesants un ir pamatots. Aristovičs, tas, kas ir bijis visu laiku pie Zelenska, kara sākumā viņš daudz mierināja, tagad viņš uzturās Amerikā, viņu tur daudz uzskata, ka viņš gandrīz vai ir nodevējs un tā tālāk, lai gan viņam ir sava patiesība, par to, kāds konflikts viņam izveidojas. Viņam ir loģiska patiesība. Ar Zelenski, bet man kopumā viņa viedoklis ļoti bieži mani pārliecina. Nevis tas, ka es viņu pieņemu, un es saku, viņš pateica, nē. Bet viņš ir gudrs. Viņš ir gudrs, viņš ir psihologs, bet attiecībā par šo dīlu ar Trumpu, ar Ameriku, par ko tagad visi sašautuši. Tagad pārējiem uz šitu. Jā, pārliecam, šī ir ļoti interesanta tēma, tas, kas patreiz notiek. Es tikai piebildīšu, ka šodien ir 24. februāris, un mūsu raidījums pēc 2 nedēļām iznāks. Jā. Bet šodien ir 3 gadi, tā kā noprecēsim, ka tā ir pozīcija. Jā, lecam iekšā šitajā tēmā. Lūk, tātad tas, ko es saprotu par šo situāciju, tāda, ka Trumps saviem vēlētājiem pirms vēlēšanām teica, es izbeigšu karu 24 stundu laikā. Labi, 24 nesanāca, bet viņš tagad ved pārunas. Un viņš skatās no Amerikas interesēm. Mēs dzīvojam pasi, kur ir tikai Ukraina. Viņam nav. Viņiem ir Izraele, Palestīna, tur Āfrika, Sīrija, Antarktīda, tur, un kāds tik viņiem tās intereses nav, par ko mēs pat nezinām. Ja? Līdz ar to viņi skatās uz to pasauli pavisam savādāk. Tas ir gluži tāpat, kā kādreiz bija Lielbritānija, kurai bija kolonijas, tur Indija un daudz cits pasaules valsts, kas bija Lielbritānijas kolonijas. Šodien Trumps skatās, kur ir biznesa intereses. Viss tas, kas ir bijis iepriekš caur Soros organizācijām, kur viņi dalīja naudu visādiem saviem pārstāvjiem, kas skaloja smadzenes tur un ne tikai. Tagad viņš saka, mēs to visu likvidējam, mēs gribam atklāt runāt par biznesu. Viņš saka tā, ka Ukrainu mēs esam atbalstījuši par tām naudām, negribu pat komentēt, cik viņas ir bijušas lielas, bet skaidrs, ka runa ir par ļoti lielām naudām, kuras Amerika piešķīrusi gan tiešā veidā, gan militārās tehnikas veidā. Viņi ir tie, kas saka, tā vairs turpināties nevar. 3 gadi pagājuši, daudz gājuši bojā, un principā Trumps ir pateicis, ja Baidens ir izdarījis visu, lai Ukraina neuzvarētu, 3 gadus Ukraina noseņoja. Bet ja mērķis ir, lai nezaudē un lai neuzvar, tas nozīmē finansēt karu, kurā Ukraiņi ar savām dzīvībām maksā par to visu. Amerikai izdevīgi novājinam Krieviju. Jā, bet Trumps skaidri pateica, jā, aiz Baidena stāvēja militārais komplekss, kuri bija ieinteresēti pārdot pēc iespējas vairāk ieročus. Jā, un viņi gan pārdeva caur amerikāņu naudu, caur Eiropas naudu, bet Amerika piegādāja daudz ieroču. Bet to, ko viņš pateica, tad, kad tika pieņems lēmums par lendlīzi, kur Ukraina varētu dabūt ļoti daudz ieročus, Baidens norāva stopkrānu un pateica, ka nebūs. Jā.
un 3 gadu laikā Lendlīze vispār nesāka strādāt. Tālāk, kas attiecās par Eiropu, situācija tāda pati. Šolts solīja daudz lielāku atbalstu, tad, kad bija jādod atkal stopkrāns. Tagad viņa nav vēlēšanās, viņš ir zaudējis. Lūk, līdz ar to tā kustība, ka jāizbeidz karš, mēs redzam, zaudēja vēlēšanas Lielbritānijas iepriekšējā valdība, pilnībā tika nomainīta. Vācijā tagad Šolts pilnībā zaudēja, kur kristīgie demokrāti ir uzvarējuši un ADF attiecīgi dabūja otro vietu. Jā. Un tas notiek arī citās valstīs. Cilvēki domā, kā to karu izbeigt. Trumps saka, es izbeigšu. Un tagad, ko Trumps piedāvā? To, ko arī Aristovičs saka. Viņš piedāvā, viņš saka tā, dodiet tos derīgos izrakteņus mums, tur ostas un daudz ko citu. Uz ko, protams, Zelenskis saka, mēs tā īsti nevaram un vēl kaut ko. Bet es saprotu, Trumpa spēle ir apmēram tāda, kad viņš saprot, ka Krievija neakceptēs, ka Ukraina ir NATO, vienlaicīgi Krievija arī neakceptēs to, kad Amerika ieved savu karaspēku. Bet, lai apspēlētu Krieviju, lai viņi nevarētu neakceptēt, viņi saka tā, Krievi grib okupēt Odesu un Odesas ostu. Tas ir vienīgais, kas ir palicis. Viss pārējais, kas ir Melnās jūras piekrastē, viss jau ir pārņemts. Krievi to ir pārņēmuši. Jā. Viņi saka, amerikāņi iet iekšā ostā. Puķins vairs nevar uzbrukt. Viss. Amerikāņi iekšā, ja viņi vienojās par mieru, tas nozīmē, ka Odesa jau ir drošībā. Plus ir vēl tās atsevišķās vietas, kur amerikāņu biznesa ienāk. Krievi, tas pats Puķins pateiks savējiem, saka, ja jau reiz mēs ar Trumpu vienojamies par mieru, mēs nevaram tagad uzbrukt tur, kur attiecīgi ir amerikāņi. Līdz ar to caur šīm investīcijām, ko amerikāņi nodrošina mieru. Jā, amerikāņi saka, pagaidi, tu nedrīkst uzbrukt Puķinu, tā ir mūsu nav, tas ir mūsu bizness, vai ne? A Zelenskim viņš pasaka, ja jūs nevienosieties ar mums, Puķins jums visu atņems. Līdz ar to pagaidīsim, tiešām paies 1-2 nedēļas, bet šonedēļ uz Vašingtonu jau ir aizlidojis Makrons, Francijas prezidents, lido Lielbritānijas premjeras noteikti, vēl kāda lidos. Lielās valstis brauc skaņot pozīciju, jo skaidrs ir tas, ja Amerika pateiks, ka viņi grib izbeigt karu, neviena no Eiropas valstīm nepateiks, ka mēs gribam karot ar Krieviju. Rezultātā šis nepatīkamais viedoklis, kas tagad daudziem, ka mēs tur neatbalstīsim, Trumps nemaz neprasīs ne Latvijai, ne Baltijai, nekā, viņš vienkārši ies uz savu mērķi, un gala rezultātā vai nu jūs man piekrītat, vai jūs nepiekrītat, bet tā ir jūsu izvēle. Amerika pieņems lēmumu izbeigt šo karu. Tā kā izskatās, ka uz to mēs virzamies. Labi. Tieks publiskā telpā izskan iebildumi pret to, ko tu stāsti. Kā tas viss ļoti labi izklausās. Un pat Gordons saka, ka nav ko iespringt, viņš tikai tā runā, un rezultāts būs tāds, kā vajag. Bet ir diezgan, tas, ko daudz eksperti iebilst, un daudz, tomēr, viņš klai melo. Kurš? Trumps. Es pieļauju, visi politiķi melo. Trumps vienkārši pārspīlēja, nosaukt viņu to par pārspīlējumu. Gan 4% Zelenskim, gan cik tur miljardu Amerika ir ieguldījis, ir pieļaujams, ka tas ir pārspīlējums. Lai ir skaidrs, es šeit pārspīlēju, nevis meloju. Jo parasti politiķi viltīgāk melo. Okay. Bet tomēr nevar noliegt, tādas tik pozitīvas, neticami pozitīvas atsauksmes par Puķinu, un tāpat laikā attiecībā pret Zelenski diktators un blā, blā, blā. Tad domā, tā ir tikai retorika? Es varu pateikt to. Pagaidīsim, ar ko tas viss beigsies, jo es esmu pats bijis procesos, kur viss labi, tur saka, mīļais draugs, tur viss super, un beigās, diemžēl, kad jāparaksta līgums, sagriežās. Jā. Pagaidīsim, kāda būs šī vienošanās. Retoriku atstāsim pie retorikas, jo, lai apstādinātu karu, lai panāktu šo rezultātu, mēs jau nezinām. Mēs jau zinām to, ko tagad pateica atklāti. Tās sarunas, kas ir notikušas, ko Gordons ir teicis, jau daudzu mēnešu garumā, jau pirms pat Trumps, principā pēc tam, kad Trumps tika ievēlēts, bet vēl nebija apstiprināts, inaugurācija vēl nenotika, viņš neienāca Baltajā namā, tur regulāri notika jau sarunas. Par ko viņi vienošies, kāds ir scenārijs, kāds ir pirmais solis, otrais, trešais, mēs jau nezinām, jo to viedokli jau jāveido dažādām pusēm.
Tam ir jābūt labam priekš amerikāņiem, priekš Eiropas, priekš Ukrainas, Krievijas. Nu, nav tāda viena viedokļa, kas der visiem. Līdz ar to būs kaut kāda viedokļa, kas derēs vienai valstī, būs viedokļi, kas derēs citai valstī. Kā es saku, nav jēga apspriest Trumpa taktiku, stratēģiju, kā viņš ved šīs pārunas. Tas, ko mēs redzam, ka Amerika šodien ir lielākā pasaules ekonomika, es apskatījos ciparus, no visas pasaules ekonomikas apmēram vairāk nekā ceturdaļa tā ir Amerika, un tad iet visi pārējie. Vairāk kā 25% no visas pasaules tā ir Amerika, lai saprastu, cik Amerika ir liela. Jā, tur. Bet, nu, protams, tā īsti to nevar salīdzināt. Katrai valstī ir savs izmērs, svars un tā tālāk, bet mans galvenais uzdevums šodien pateikt to, ka tu pieminēji, ka tur kādam tur ir viedokli pret Trumpu un vēl kaut ko. Mans viedoklis ir tāds, ka Trumps ir paziņojis, ka viņš grib izmainīt pasauli, viņš grib izmainīt Eiropu, jā, un Eiropa sāk mainīties. Un viņš grib izmainīt vērtības, viņš veidos divpusējas attiecības ar visām tām valstīm, kurās būs konservatīvi politiķi. Piemēram, tagad no 19. līdz 22. datumam Vils Krištopāns, kā Eiropas parlamenta deputāts no partijas Patrioti Eiropai, apmeklēja kopā ar citiem kolēģiem no citām valstīm Vašingtonu. Viņš bija pasākumos, kuros piedalījās arī J.D. Vance, arī Donalds Trumps, prezidents, uzstājās, un daudz cits pasākums. Un viņš arī informēs sabiedrību jau drīz, ar ko viņš ticies, ko viņš runājis, bet skaidrs ir viens. Tur bija pasaules konservatīvo partiju samits. Un Vils Krištopāns bija vienīgais Vašingtonā. Un izrādās tā, ja jau amerikāņi aicina Šlesaru un Krištopānu, tad izskatās, ka mēs šodien esam vienīgie īstie trumpisti Latvijā, un es nekautrējos no tā, jo dibinot partiju, tad, kad Trumps nebija vairs prezidents, mēs teicām Latviju pirmajā vietā, un mēs to varam tikai apstiprināt. Un es domāju, ka mēs gribam veidot ciešas attiecības ar Trumpa Ameriku visos līmeņos, gan ar senatoriem, gan ar kongresmeņiem, gan ar Trumpa administrāciju. Mūsu mērķis ir uzvarēt Rīgas vēlēšanās un uzvarēt nākamajās Saeimas vēlēšanās. Mēs gribam pārņemt varu valstī, mēs gribam, lai mums veidojās tādas attiecības ar visām pasaules valstīm, lai Latvija sāk attīstīties aktīvi. Līdz ar to mūsu galvenais mērķis ir nodrošināt vilkmi, lai Latvija būtu bagāta un attīstīta valsts. Jo, ja mēs esam bagāti un attīstīti, tad mums drošība būs lielāka. Ja mēs esam nabadzīgi, kā šodien aizņemamies naudu visu laiku, mums nav ideja, kā piesaistīt investīcijas, nu, tad mēs esam atkarīgi no kreditoriem, kuri jebkurā brīdī var piegriezt mums skābekli. Jā. Un tad jāpiekrīt tas, ko pēc Vence runas, kā Eiropa noreaģēja. Un šeit varētu citēt Aristoviču, ka 500 miljoni Eiropas iedzīvotāji žēlojās, ka 300 miljoni Amerikas iedzīvotāji viņus neaizstāv pret 150 miljoniem Krievijas iedzīvotāji. Principā jāsaka paldies Trumpam, viņš dara visu pareizi. Viņš riktīgi sapurina Eiropu, saka, jūs esat skaitliski pat lielāki, kur ir jūsu armija, kur ir jūsu ieguldījums militārajā aizsardzībā, drošībā. Tātad, kāpēc jūs to nedariet? Pirmo reizi viņš izdarīja un daudzas valstis palielināja IKP procentu, ko viņi lietos aizsardzībai. Tagad, pateicoties Trumpam, Eiropa sāk sapurināt. Es esmu teicis, iespējams ir pienācis laiks izveidot vienotu Eiropas armiju, jo ir pilnīgi idiotiski Latvijai, mazai valsts, būt atbildīgai par Eiropas un NATO ārējo robežu, tur, kur ir Krievija, Baltkrievija. Lūdzu, Vācija, Lielbritānija, dodiet naudu, ieguldiet līdzekļus, jāizveido atsevišķa fonde, lai šo robežu aizsargātu. Nevis mēs, palielinot uz 5%, mēs esam tāpat kā skudra pret Ziloni, tātad pret Vāciju, pat 10%, ja mēs atdosim aizsardzībai, tā būs neliela tikai summiņa, ar kuru mēs nevaram nodrošināt NATO ārējo robežu. Līdz ar to lūdzu Vācija, Francija, Itālija, visas tās lielās valsts, ja mēs kopā varam vienoties par vienotu Eiropas armijas izveidi, jo princips ir tāds, domāsim par mieru, gatavosimies karam. Un šodien tā situācija ir tāda, kad ir nepieciešama Eiropas vienota armija. Par to man ir pārliecība, un principā šodien Trumpa rīcība lielā mērā iespējams var sekmēt šādas Eiropas armijas izveide. Es tev iebilstu par to, gribam mieru, gatavojamies karam.
Tas tomēr doma ir matērija. Gatavojamies karam, karu dabūsim. Okay. Nē, pagaid, bet ir vēl, tas ir tikai viens, jā. Otrs, tas, ko amerikāņi šodien saka, es pats vakar noklausījos, kur viens cienījams amerikānis, uzstājoties vienā lielā pasākumā, kurš ir kādreiz palīdzējis Igaunijai 90. gados, ir apbalvots ar augstāko tur kaut kādu ordeni pat, jā. Viņš saka tā, nu cik jūs kacināsiet tos krievus, cik jūs provocēsiet, jā. Nu, ja Igaunijai 20 vai cik procenti krievalodīgie pilsoņi, nu, atrodiet risinājumu, lai viņi var arī savā valodā arī ne tikai runāt, bet lai bērni mācās tur to valodu un tā tālāk. Nevar cīnīties pret valodu, jo ja tu esi valoda nav vainīga. Jā, ja tu esi piedzimis, nu, un jūs ir tik daudz 20, mūsu Latvijā pat ir daudz vairāk procenti, latviešu valoda ir valsts valoda. Bet nevajag aizliegt cilvēkiem atteikties no savas dzimtās valodas. Un mēs ļoti bieži provocējam, jā, un apskaties, kas notiek Saeimā. Jā. Ir atsevišķi deputāti, kurus uzvārds es pat negribu saukt. Jā. Viņi visu laiku kacina, viņi saka, jāpiesaka, gan izvēl jāpiesaka karš Krievijai. Tas ir tā kā viens kvaukšķītes, jā, mēģina tur pret tīģeri vai pret kaut kādu lāci vai pret ko. Jā. Priekš kam tas notiek? Jā, nu Langu viņa jau karo. Jā, nu Liāna Langa tagad iet uz Rīgu, viņa karo, viņa ar otro numuru būs nacionāļu sarakstā vai ne. Ko viņa darīs Rīgā? Atkrieviskos, jā. Nu, ko tādi cilvēki darīs? Viņi provokātori un savā laikā, padomju laikā teica, ka tie bija čekas aģenti, nu, kas gāja apzināti. Neatceros tādu Liānu Langu 90. gados, ko viņa darīja tāda, vai viņa bija uz barikādēm vai ne. Bet tagad pēkšņi ir uzradusies kundzīte, kurai jau cienījamā vecumā un grib karot ar Krieviju, jā. Nu, un ko? Labi, es mirkli iepriekš pieminējies, izklausījās, ka tu esi diezgan apmierināts ar vēlēšanu rezultātiem vakar Vācijā. Nu, ko nozīmē apmierināts? Es vienkārši... Tā kā patīk? Konservatīvie vinnēja. Tas, ka konservatīvi man patīk, tas nozīmē, ka principā Vācija veidos labas attiecības ar Ameriku, jo republikāņi konservatīvie, kristīgie demokrāti konservatīvie. Nu, es saku, kā viņi sadzīvos tās pārējās partijas kopā Vācija, es nezinu, es nepārzinu. Alternatīvā Vācija, kāda es vienīgi varu pateikt to, ka vēl vakar, tad, kad bija BBC klausījos tiešraidi, kas bija tulkot angļu valodā, kur bija Vācijas partiju līderi izteicās par vēlēšanu rezultātiem un ar ko varētu sadarboties. Piemēram, Merts, kas ir potenciālais kanclers, neteica nē sadarbībai ar AfD. Jā, es to arī nedzirdēju. Bet pret zaļajiem, tā kā teica, ar zaļajiem ne, jo es saprotu, ka aiz zaļajiem ir tās visas zaļu afēras. Klimata kontrolas. Kas bremzē visu ekonomiku. Jā, tas bremzē ekonomiku. Tā kā viņš pateica ne zaļiem. Tad jautājums, ar ko viņš veidos koalīciju, ar sociāldemokrātiem vai AfD, nu to mēs redzēsim jau drīz. Okay. Atgriežamies pie Latvijas. Atgādinu, ka šodien, kad mēs runājam, ir 24. februāris. Restarts, Siliņas restarts valdībā. Kā tu to komentētu? Augulis, Čakša un Briškens. Nožēlojami. Tas viss ir nožēlojami, jo principā tā valdība ir nespējīga, jau ir bijusi nespējīga, un tagad ir Briškena nomaiņa. Neviens vairs negrib ņemt satiksmes ministra amatu. Un beigās sanāks tā, ka vienotībai nāksies meklēt kādu cilvēku. Kāpēc? Nu, tāpēc, ka tas, ka Briškens bija netalantīgs un pielaida kļūdas un vienkārši mācēja pat tukšo muldēt, jā, bet viņš nav menedžers, viņš neko dzīvē nav vadījis. Tā ir vēl viena lieta. Viņš ir bijis konsultants, tas ir viens pats cilvēks, kas māk gudri runāt, bet viņš neko nav vadījis. Viņa vadībā nav strādājuši daudz cilvēku, lieli kolektīvi, un te pēkšņi lielais kolektīvs un apjukums. Nu, tagad viņi aizvākuši, progresīvie teica, nē, viņi negrib vairs virzīt uz satiksmes ministra amatu. Viņi gribēja ministrijas pamainīt. Jā, viņi tagad grib mainīt, vai viņi atteiksies. Es vēlreiz saku, šodien es nezinu, kāds būs rezultāts, bet skaidrs ir viens, ka vienotības reitings iet uz leju, un ne tikai valdībai, bet tas ir Rīgā, Ķirsim iet uz leju, tur Siliņa iet uz leju, valdībai kopumā iet uz leju. Un tas restarts būtu vajadzīgs pavisam cits, valdība bez vienotības. Jā, tas ir vienīgais, kam es piekristu. Bet to arī jūs partija arī neraujās pie varas šobrīd.
Pagaidi, mēs esam pārstāvēti ar 9 vietām. Ja, būsim realistiski. Pēc nākamajām vēlēšanām es varu apstiprināt, mēs būsim gatavi vadīt valdību. Jā, bet ne tagad. Bet tu nevari ar 9 vietām vadīt valdību, ja tev Saeimā nav pietiekoša atbalsta. Bet bez vienotības šodien varētu izveidot bez vienotības, kurā, piemēram, apvienojas tas pats apvienotais saraksts, Nacionāla apvienība, ZZS un Latvija 1. vietā. Tādā mēs šādā. Es varu apstiprināt, tā ir vienīgā valdība, kurā mēs būtu gatavi piedalīties šī sasaukuma laikā. Jebkura cita valdība, pat ja tur nebūs vairs Siliņa premjere, viņa nedos risinājumu. Kāpēc? Tāpēc, ka vienotība velk šo valsti purvā. Viņi ir sauguši kopā ar to administratīvo aparātu, ar ierēdniecību, jo tie ir viņu vēlētāji, viņi nevar viņus atlaist. Ja viņi tagad runā pēkšņi, ka vajag atlaist kaut kādus ierēģņus. Vienotība jau 15 gadus bez pārtraukuma vada šo valsti, un tagad saka, ka vajag 5% ar ierēģņiem atlaist. Apskaties, kas notika ar Kemut, šo enerģētikas ministriju. Kur izveidoja, teica, nē, tur būs neliels birojs, tur tā formāli tikai. Beigās tādi cilvēki pieņem darbā, šādi, vēl kaut ko. Viņi tērē. To ministriju vispār varētu. Ja viņu varētu nolikvidēt, viņai nav vajadzīgi, viņa mākslīgi ir izveidota. Līdz ar to mūsu galvenais uzdevums pateikt to, jebkura valdība šodien, kurā būs vienotība, nekādas izmaiņas nebūs. Bet piekrīti, ka, teiksim, publikā, ja viņi būtu tik drosmīgi un noņemtu nevis Čakšu, bet Ašrādenu, viņi kaut kādus punktus nopelnītu. Problēma ir tā, viņi nesavākt. Ašrādens ir vienotības partijas priekšsēdētājs, finanšu ministrs. Tieši tāpēc. Ko te viņi liks iekšā Rērs, kas tagad rotācija rezultātā pazaudēs mīksto Saeimas deputāta mandātu? Ja? Viņiem jau nav. Tas soliņš ar tiem speciālistiem ir pārāk īs. Un līdz ar to par Ašrādenu nomaiņu tur vispār neviens pat nedomāja, bet tas neko nemaina. Vēlreiz saku, jā. No publikas acīs tas kaut ko mainītu. Jā, bet problēma ne. Ja būtu, piemēram, 4 mēneši līdz vēlēšanām un tad viss nomainās, tad varētu arī tā izspēlēt. Bet viņiem vēl jāapstiprina ir nākamā gada budžets. Tātad 26. gada budžetu, ja šī valdība turpina strādāt, viņiem ir jāapstiprina, bet viņiem ir jāsamazina izdevumi, lai palielinātu finansējumu aizsardzībai. Vēl vairāk. Viņiem šodien būs jāsamazina izdevumi, jo izdevumi vienkārši, jo ienākumi ir par maz. To šodien ziņo, ka Latvijas ekonomika stagnē, ienākumi ir mazāki nekā plānota budžetā. Tur būs jāpieņem ļoti daudz nepopulāri lēmumu. Skaidrs ir tas, ka valdība finanšu ministrija atkal gatavojās aizņemt. Es domāju, ka tie vairs nebūs 2 miljardi, es domāju, ka tas būs krietni vairāk. Tā kā mēs turpināsim dzīvot uz parāda. Plāns, kā pelnīt. Piemēram, prezidents pirms nedēļas organizēja pasākumu par demogrāfiju. Tur piedalījās visu partiju pārstāvi. Tur piedalījās arī valdības ministri, arī finanšu ministrs piedalījās. Un visi uzstājās un runāja. Visi runā, kā vajag tērēt. Es biju vienīgais, kas teica, kā vajag pelnīt. Es teicu, bet varbūt sākumā parunāsim, no kurienes tā nauda nāks. Kā mēs varam palielināt ieņēmumus, jo ja mums palielināsies ieņēmumi, tad jau mēs varam demogrāfijas programmā, ko mēs ar tevi iepriekš runājām, piemēram, tās pašas iespējas palielināt investīcijas caur investīcijām uzņēmumos, caur šīm nepilsoņu pasēm. Ja mēs varam līdz pat 5 miljārdi palielināt budžeta ieņēmums, ja, ir vajadzīga politiskā griba. Nepatīk jums Šlesera priekšlikums, kā palielināt par 5 miljārdi budžeta ieņēmums. Iedodiet savus priekšlikumus. Ja. Nav problēmas, ja viņiem nav nevienas idejas, kā var palielināt. Un tā ir tā lielākā problēma. Viņi vienkārši pret, kā palielināt ieņēmums nav. Ja naudas vairāk nepaliek, tad mēs sēžam tā kā uz Titanika. Tu vari tur klāt galdu, tu vari mūziku mainīt, to, ko dara patreiz valdība, bet viņi ir Titaniks. Latvija ir šodien Titaniks, kas grimst, un reāli mēs tuvojamies šim bankrotam, jo sūds ir tik liela. Sūds ir šie 2 miljardi gadā, ko valdība aizņemās. Tā kā situācija ir smaga, un es teiktu tā, kad es ceru, ka gan jau kaut kā tā valsts izturēs līdz nākamā vēlēšanām, bet variants tāds. Tu prognozēji, ka viņi turpinās šito visu absurdu vilkt tālāk līdz nākamā vēlēšanām? Viņiem nav idejas, vēlreiz saku, Saeimā, ka mēs debatējam par ekonomiskiem jautājumiem, nav neviena priekšlikuma no pozīcijas, kā palielināt ieņēmumus. Nav.
Vienalga, es esmu jau noguris runāt, ja, vienkārši viņiem nav izpratnes. Ja. Un zini, kāpēc? Tāpēc, ka visu nosaka Finanšu ministrijas ierēģi. Finanšu ministrijas ierēģi skatās kompjuterā, datoros, Excel tabulās un saka tā, palielinam nodokli, būs lielāki ieņēmumi. Vot tāda filozofija. Tur nav cilvēki, kas mēģina saprast no biznesa faktoriem, kā piesaistīt naudu, kā palielināt ieņēmumus, kurus pēc tam var pārdalīt. Jā. Es tur jūtos gana vientuļš, jo lielākā problēma ir tāda. Visi runā par amatiem, neviens nerunā par to, kā attīstīt ekonomiku. Tas ir filozofisks termins, justies vientuļiem starp politiķiem. Nē, bet tas tā ir. Nu kā, tad nejūti, ka tev ir doma biedri. Nē, problēma ir tāda, ka ir cilvēks, kurš, piemēram, ir Staķis, ja, bija mērs. Ja. Viņš iepriekšējais nemaldos kaut kādas kafejnīcas tur izveidojis. Ja. Nu, bet ir atšķirības starp kafejnīcu un, piemēram, pilsētu. Ja. Tur saimā sēž pat tādi, kas kafejnīcu pat nav izveidojuši. Ja. Nu, cilvēki, kam vispār nav saistībā ar to, nu, piemēram, Tautsaimniecības komisija, kas vada? Kas vada? Ābrama. Neko neizsaka. Ierēdne, kura iepriekš, kas saka, ierēdniecībā visu mūžu nostrādājas. Kopš es esmu šajā komisijā, nav bijis neviens komisijas priekšlikums, ko komisija pati ir radījusi iniciatīvu. Atnāk priekšlikumu no valdības, un vienkārši viņi tiek apstiprināti, nobalsot ar balsu vairāk un balsojumā mašīnu. Ja šī komisija nevienu savu priekšlikumu nav izveidojusi, piemēram, atnāk valdības priekšlikums, ka nedara. Nevirzam tālāk, mēs taisam komisijas. Ja. Nav ideju, nav priekšlikumu. Es nezinu, viņi sasiet, viņiem rokas, kājas, bet no otras puses, realitāte tāda. Ja tu ierēdni ieliec atbildīgo par biznesa jautājumiem, viņš taču dzīvē nevienu putekļu sūcēju nav pārdevis. Šito man jau 100 reizes. Nu, bet tā ir, ja? Nu, kā tu no viņa vari sagaidīt? Putekļu ir tava firmas zīme jau. Nu, bet pareizi, ja cilvēks nav pārdevis, tad ko tu no viņa vari sagaidīt? Ja tu būtu valdības vadītājs, ko tu šobrīd darītu ar Rail Baltiku? Ko es darītu? Es skaidri pateiktu, pirmkārt, ka šāds projekts mums nav vajadzīgs tādā formā. Ja Eiropa grib šo projektu, tad mēs esam gatavi nodrošināt tikai līdzfinansējumu 15% apmērā. 85% apmērā būtu vajadzīgs tikai Eiropas finansējums. Viss punkts, jā. Tā ir. Eiropa saka nē, tik daudz mēs nedosim. Ja ne, tad tādā formā mums nav naudas šo projektu realizēt. Viss. Stop. Bet kā, tagad iedomājies, Briškens vēl pirms aiziešanas savāc kaut kādas 114 miljoni. Jā, no Eiropas. No citiem projektiem. Lai Rīgā būvēt to staciju tālāk. To, ko varētu ieguldīt ceļos un daudz kur citur, viņš tagad grib pabeigt staciju un viņš vēl nelietas. Pasaka, ka viņš vēl labu darbu dara, ka viņš pabeigs šo paviljonu būvēt, ja, uz nekurien. Tilta nav. Ja viņš pabeigs un viņš saka, baigi labs darbs, idiots, es ļoti atvainojos. Ja. Cilvēks, kas šādi rīkojas ar naudu, nauda ir jāinvestē tur, kur nauda ģenerē naudu, tur, kur ir kaut kāds sausais atlikums. Rīgas stacija sausa atlikuma nav. Un tagad, bija vecie peroni, viņus vajadzēja atremontēt drusku, un tas Vīvī varēja aizbraukt līdz lidostai Rīga, uztaisot to vienu pagriezienu, visu priekš kam to lielo monstru uzbūvēja pie lidostas, kas stāv tukšs patreiz. Ja. Un tur darbība nekāda nenotiek. Un izrādās, ka Vīvī nemaz nevar savienot, jo tur esot šaurās lietas domātas, platās nemaz nevarēs iebraukt. Tā kā par naudas izšķērdēšanu milzīgos apmēros šiem cilvēkiem būtu jāsēž uz apsūdzēto sola. Un viņu šodien prokuratūra piesēc, kāpēc? Tāpēc ģenerāla prokurors gaida, kad parlaments viņu pārapstiprinās uz otru termiņu. Viņš negrib iet pret vienotību, viņš negrib ne pret vienu iet, līdz ar to tur viņš mēģina tos jautājumus atfutbolēt, kamēr viņu nepārapstiprinās. Bet realitāte tāda izšķērdēšana. Ir pants par zakšanu, ir pants par izšķērdēšanu. Šī valdība izšķērdē miljārdus. Tātad viņi nevar apturēt šo projektu, jo tajā brīdī ir šī izšķērdēšana. Nē, bet nav naudas. Kā viņi var viņu apturēt, neapturēt? Viņš jau ir apturēts. De facto, juridiski viņi saka, ka mēs apturam, tad viņiem ir jāsēž par izšķērdēšanu. Bet aizbrauc līdz lidostai, tur jau viņš ir apstājies. Tur nav vairs strādnieki, nestrādā. Tilta balsts attiecīgi tiek uzbūvēts. Tālāk naudas nav. Viņi saka, mēs tiltu nebūvēsim. Ja? Viņš jau ir, tā ir izšķērdība. Jo Eiropa pateica, mēs neesam devuši jums naudu, lai jūs būvētu savienojumu. Un tagad ieklausies.
ātrvilciens starp Rīgas staciju un lidostu Rīga. Kāds ātrvilciens? Ātrvilcienam jāieskrienās, tur jābrauc 50 km. Tā kā es dzīvoju Norvēģijā, no centrālās Oslo stacijas līdz lidostai gandrīz 50 km, un tur iet ātrvilciens. Tiešām ātri viņš lido šeit pāri tiltam, ja kāds ātrvilciens. Idioti viņi ir. Bet klausies, tie Eiropas birokrāti arī tādā ziņā ir izšķērdētāji. Šitie 115 miljoni atkal nekurien neiet. Es gavilēju, ka ir Trumps, ja, kas attīrīs Ameriku no visiem šitiem te kretīniem. Tāpatās arī Eiropa mainīsies. Un principā paldies arī Maskam, kurš ķerās iekšā un saka, kas ir jāmaina. Es esmu gatavs iet, man nav vajadzīgs Masks vai kā cits. Es Rīgas domē pats mainīšu, pats pieņemšu lēmums, kurus atlaist, kuras iestādes vērt ciet. Man nav vajadzīgi kaut kādu uzņēmēju papildus darbā. Ja vienīgie mani padomnieki būs Tirdzniecības rūpniecības kamera un darba devēja konfederācija. Tie, kas ģenerē ienākumus mūsu valstī. Un tā ir galvenā lieta, kas ir jādara. Ir jāpelna. Ir jāpalielina ieņēmumi. Mēs nevaram sēdēt. Un es saku šoreiz, jā, es esmu Trumpists, es esmu cilvēks, kas grib pamainīt ne tikai Latviju, bet arī Eiropu. Jo tas, kas notiek Eiropā, tāda kārtība, es atvainojos, kādu uzpirka sorosisti pa visu Eiropu, nav vajadzīgi. Labāk, lai nāk trumpisms, konservatīvās vērtības, kur skaidri tiek nodefinēts, ka ir divi dzimumi, sieviete un vīrietis. Es esmu par, tā kā būsim visi kopā ar Trumpu. Vienā teikumā, tu esi priecīgs par pēdējiem reitingiem? Vai tu ceri uz labākiem? Es esmu priecīgs, ka reitingi mums ir visaugstākie salīdzinājumā ar pārējām partijām, bet, kā es teicu, tie ir mani personīgie reitingi. Tad, kad es arī nosaukšu savu komandu cilvēkus, es esmu pilnīgi pārliecināts, ka mūsu reitings turpinās kāpt un mēs dabūsim daudz lielāku rezultātu. Jo gala rezultātā, tad, kad visas partijas parādīs, kas ir mēra amata kandidāte un kas ir tajos sarakstos, tad konstatēs, ka Šlesers iet ar vislabāko programmu, ar visjaudīgāko sarakstu, un viņam pašam kā līderam ir idejas un plāni, ko konkrēti darīt. Nevis mērs, kurš dzīvē nevienu putekļu sūcēju nav pārdevis. Ok, mūzikas putekļu sūcējs. Labi, paldies, Ainār. Paldies tev. Paldies garšīgajam dūmam no Neksīvan Salt. Paldies Balzām bāram restorānam par viesmīlīgām telpām. Tiekamies nākamreiz. Čau. Čau.